Messengerī nosūtīju SMS par botām. O, Ernest, tu arī gribi bot? Nu, davai, kurējās tu gribi? Uz kurējām tu uzmetāts, Ernest? Uz kurām botām tu uzmetāts? Melnās Adidas? 45. izmērs, ja ir, varētu paņemt. Adidas melnās, tu domā širās, jā? Širās tu domā, jā? Ja tev pa 10 sekundēm ātrāks laivs nekā man? Jā? Vāverīt, jā? Pa 10 sekundēm ātrāk man ir? Nu, let's go! Karoča, Ernestiņ, šitās ir 44,7, nu gandrīz 45. Viņas nav tīrs 45. Viņas ir gandrīz 45. Gandrīz. Tāpēc, nu es nezinu. Jā? Kur viņas ir? Rekur. Jā, širās domā, jā. Viņas ir 44 un 2/3. Nu, gandrīz 45. Gandrīz 45. Nu, tādas uz pusi. 44, 45. Širās. Jā. Nu, es nezinu, man kājai izmērs ir 44. un man der, man viss ir labi, nu, es nezinu. Viens no pārstāvjiem. Tālāk jau uz otru pusi. Gudļevskis vārtos šodien Latvijai. Ej, skaties LSM un screensharo Discordā un ieslēdz kameru un devi, lai mēs tev varam skatīties. Nu, nevajag Discordā, nu. Nu, davai, Latvija! Žēl, ka man ir 48. Tāpat netiksim tālāk, to be honest. Pat ja uzvarēsim, tad ASV mūsējos paņems dupsī. Nu, nezinu. Tas ir par labu. Udečeks gan atgūst rīpu. Iespiežam kļūdīties Slovāks un tālāk jau Ločmēls labā ātrumā dodās. Davai, Ločmēls! Indrašīs! Rihardam Bukartam, davai, Bukarts! Bīstami! Jā, jātiek pie šīm atlecošām ripām. Jātiek pie atlecošām ripām, davai. No pagrieziena metu redzam, ka Ločmēls bija labā. Bļā, Ločmēls, davai, mazā, bļā. Tālā vārtu stāba. Tā, ej, skaties, tā, bļad, aha. Kikā pagaidām pohuj, tur var lūrēt, ko grib pagaidām. Dejs Karals, reku saka, ka Kikā var skatīties un visiem ir pohuj, jā? Nu, varbūt, jā. Lady Angel, jā. Tu zini viņu, Dejs Karal? Dejs Karal, tu zini viņu? Lady Angel. Rekurī, Lady Angel. Egli šoreiz zaudēja iemetienā arī svarīgs faktors. No kā tev, Lady Angel? Lady Angel, Dejs Karal? Nezinu viņu, ne? Nezinu. Garām vārtiem. Traumaks spēcīgi metu. Gandrīz bija, blin. Jā, un neitrālajā zonā arī Traumaks ar Grmānu mazliet pabakstās. Jā, tas vajag tagad bijis epizode. Bļā, Rīpu un tā ielikt stūrī. Tīvotā atradās Slovākijas Bļā, bīstami. Pirms Gudļevska. O, labi, Ločmēls. Tas gan Gavārs ir Gavārs. Davai. Tur gan sagaida arī Slovāku hokejs. Oi, 6 laukuma spēlētāji bija Latvijai uz laukuma. 6 laukuma spēlētāji bija Latvijai. Būs skaidrs, kā sastāv pārkāpums. Tu dīrs. 6 laukuma spēlētāji bija Latvijai tikko. Un tagad uz 2 minūtēm būs, jā? 2 minūtes? Pīzģēts. Nu kā to var dabūt gatavu? Pēc žesta saprotam. Redzam šeit... Nu kā to var dabūt gatavu, no? Par pīpēšanu nemet warningu? Par pīpēšanu? Kāpēc, lai man par pīpēšanu mest warningu? Nu, nesaprotamā kārtā mums
pazudis ir aizsargs vai nav atgriezies uzbrucējs. Un 2-1 Slovāki paši savā starpā skaidrojās. Ļoti labi. Ļoti labi, jo viņš pārmeta... Jā, 2 minūtes. 2 minūtes dabujām par kaut kādu sūdu, no. Reāli par sūdu. Par to prasa, jo TikTokā met banu par to. Nu, bet es jau neesmu TikTokā. Ui, bīstami, Gudļevskis. Mālācīs. Gudļevskis. Nedaudz vairāk jāpiesaist šīs piespēja līnijas un jānostājās pareizās pozīcijās. Redzam šeit, netrāpa Pospišils, Ripu un tad Nemets nāk no aizmugurs. Tur jau vajadzēja iziet kādam spēlētājiem pretī un mēģināt nobloķēt šo metienu, bet viss beidzās labi. Vai tad nevar hokeju uz ekrāna? Tas ir free streams. Nevar. Hokeju nevar, tiešraidi toču nevar. Atkārtojums varbūt, jā, bet tiešraidis nevar. Uzreiz būs bans. Tāpēc jau es nelieku uz ekrāna. Būs bans uzreiz. Paskatoties, ka nemāka mači ir 5 no 6, nav brīnums, ka tik daudz matemātikā dabūja atzīmi 1. 15 sekundes vēl jāspēlē mazākumā Latvijai. Ult, labāk tu komentē spēli. Davai. Dabujam Ripu. Daugaviņš. Slovāki Ripo. Spriekšo. Davai, sēdam. Vēl 1 minūte vairākumā viņi. Slavkovskis, metins pārtiem. Labi. Labi atvairīts. Beidzot bijām arī metienu līnijā, sēdzām visas piespēles. Šie metieni no tālās distances, to mēs dosim Slovākiem. Turpin Oldē. Gudļevskim, tad tur ir jāatvaira šie metieni, un tad jau mums jānovāc pirms vārtu. Gudļevskis tāds pārliecinošs. Gan arī pretinieks, ka mēs pareizi tikām un nospēlējām arī šajā situācijā. Turpin ieslēdz. Laukuma apmals un arī tagad dabujam Herbi un Lotāri. 20 sekundes atlikuši. Davai 20 sekundes. Mazākumā Latvijai. Uzsāk uzbrukumu Čerešņāks. Tiek cauri visam laukumam. Slikti. Oi, labi. Spriekšā. Viņam gan drīz vai izdevās arī apzakt pretspēlētāju. Jā, bet svarīgākais ir tas, ka mēs esam izturējuši mazākumu. Pilnā sastāvā tagad ir Latvijas ko pilnā sastāvā? Slovāki! Ui, bīstami, Gudļevskis. Ābols tiks nogrūst. Pekarvārīs to izdara un tālāk jau uzsāks. Varētu uztaisīt aptauju, kura komanda vinēs. Davai, uztaisam. Sukels. Vārdu priekšā izspēlēts, līdz metienam netiek. Daņo tik gāsts vārdu priekšā. Jaks nospēlēja gan asi pret savu pretspēlētāju. Pekarvārīs tikmēr atdod Latvijai Ripu. Spēcīgi piespēl garu vidu, bīstami labi, ka Vaķis spēja to nokontrolēt. Zīli gar laukuma apmālē Ripu, tālāk jau Dzierkals tiek... Kurš uzvarēs Latviju vai, Slovākija, Ai, nepareizi uzrakstīja. Nepareizi uzrakstīja, sorry, pohuj, jūs sapratāt. Oskars Baķņa, Pekarvārīs ilgi domāja. Slovākija vai Latvija? Tāda pamatīga cīņa Latvijas aizsardzības zonā. Latvija, let's go! Turēšana no Baķņas, bet tā bija tīrā divu cīņa. Slovākiem ir viens spēlētājs ar manu uzvārdu. Jā? Galvenais tiesnesis. Nebūs pārmetiens. Indrešs tiek pie Ripas. Indrešis! Viens pats gan viņš ir, gaida, kamēr kolēģi arī nāks palīgā. Realistiski Slovākija, cerams Latvija. Izpild spēku paņēmienu un jau Slovāki dodās uz otru pusi. Metiens augstu, tāda Ripas saglabāšana zonā. Pagaidām es teikšu, tāda līdzīga spēle notiek, jā, līdzīga spēle. Budečeks tiek kavēts. Komuls par to parūpējas. Tatārs. Tiešām šī ciešā Slovākija uz priekšu. Vainagojās un Slovākiem aizsargi. Ko? Nē, Ripa ir no vārda stabiņa atstāja lauku. Kas bija tikko? Vārds stabiņš?
Vārtu stabiņš. Mēs sagādājam problēmas Slovāku izlasēji nostāties mūsu zonā. Jā, tur bija mazākums, tur nekas cits neatlika, bet esam gana cieši. Šeit redzam vēlreiz atkārtojumā, kur Ripa atlidoja. Guļļevskis atsit, pieskārās arī nedaudz tuvai vārtu stāvam. Gandrīz. Šeit bija ātrais uzbrukums un grūdienas mugurā, kurš netiek piefiksēts no galvenā tiesneša. Bet vēlreiz atkārtoju to, ka cik mēs cieši spēlējam aizsardzības zonā ar pretinieku. Šī spēle ir reāli svarīga. Nu jāskatās, cikos būs Teksas. Ja nebūs baigi vēl, tad var jau Teksasu. Nu, Adrian, tev jau gulēt jāiet būs. Kāda Teksas? Tev taču rītā uz skolu jāiet, no? Abām komandām bija pērn pasaules čempionātā Rīgā. 91. numurs Mātošs Sukels. Mātošs Sukels. Sukels. Perioda Latvijas izlasē, bet šeit arī redzam Slovākijas atbalstītājs. Niemtiens būs iet Latvijas izlases aizsardzības zonā. Laukumā 4. virknējums ir devies. Enerģijas maiņa. Opa, Latvijas ārauj. Davai, 0-0, 10 minūtes un 58 sekundes vēl palikuši. Iemetiens pie mūsu vārtiem. Uzvar Latvijā, ejam priekšā. Ai, tiesnesis vilpīja. 4 reizes laukumā, tā kā mēs esam spēlē. To vajadzētu arī nedaudz pārvest uz otru pusi, uz pretinieku zonas. Pārmetiens. Tā kārtīgi izdevies. Paga, mani var labi dzirdēt tagad. Tāpēc priekšā Latvijā. Mani labi var dzirdēt. Normāli? Mikrofons normāls? Jūs dzirdat mani un var, jā, normāli? Neizdodas uzmest pa vārtiem. Ir ok, jā? Bet tagad Davai, Latvija! Metiens bloķēts. Ciklāriks vienkārši raida arī neitrālajā zonā. Cipuļskis pirmais pie tās. Cipuļskis uzsāk jaunu uzbrukumu. Egli gar kreiso malu. Vai, Egle! Metiens. Tas arī bija bloķēts. Niemtiens būs pie klāvai sargātajiem vārtiem. Ir ok? Redzam arī šī enerģijas. Kazahiem arī laikam ir jāatņem punkts Amerikai, lai būtu kādas izredzes vēl. Nu jā, Amerika būs ļoti grūti. Tika bloķēta, bet tā pati griba. Pagā, kad mūsējie spēlē pret Ameriku? Rītā vai parīt? Kad ir spēle pret Ameriku? Rīt vai parīt vai aizparīt? Tagad darba laiks pirmajam virknējumam Latvijas izlasē. Uzvaram Iemtienā. Pietiks Rips ātri tiek Slovāki. 21. Spēlējam. Parīt, jā? Guļļevskis sāc sit. Parīt 5:20. Ok. Rodrigo Abols. Parīt 5:20. Aizslīd vienkārši Ripa. Cīņā ar Fekervāriju. Ok. Kudrunā. Nu šodien vajag uzvaru. Un tad vēl varam samasēt Ameriku. Slovāki nomierina spēli. Varbūt sajiet, es nezinu. Ieelpot, bet arī tagad viņi ir atpakaļ spēlē. Zīlē. Vajag Bāķņā iz saviem Bāķņā. vārtiem. Pamet Rīpu Dzirkalam un... Dzirkals. Dodas priekšā. Spēku paņēmiens. Satriecās ar Latvijas hokejus. Jā, redzam, Mārtiņš Slaviņš ir... Mārtiņš Slaviņš. Viņam debija Latvijas izlases rindās un uzreiz ar spēku paņēmienu. Vai Latvija! Zīle savā aizsardzības zonā. Ir Latvijas līdzjūtēji, kas... Jā, uzdot tempu nedaudz. Kāds rezultāts? 0-0. Rezultāts ir 0-0. Paga, mēs varam skatīties kaut kur live scores. Ir kaut kāds live scores? Kur var skatīties live score? Indrašs jau dodās uzbrukumā. Labs metiens zem aizsarga padodas. Rihards Bukārts pasit Rīpu Ločmelim. Neizdodās saspēle Slovākiem un Latvija jau atkal dodās uzbrukumā. Kur ir live scores kaut kāds? Kudečeks precīzi atspēlē Freibergam. Vēlreiz Kudečeks ar Rīpu. Indrašs nolasīja šo piespēli. Tad āra metiens garām vārtiem. Rīpa līdz Guļļevskim netiek un Rihards Bukārts labā ātrumā pār sarkanai līnijai, saspēlējoties ar Indrašs. Tālāk Eglē. Laba saspēle. Indrašs netiek līdz metienam. Jā, mēģināja sakombinēties līdz vārtu metienam. Slavkovskis un Guļļevskis Latvijas vārtos.
ātrs uzbrukums Latvijas izlasē. Live scores vienmēr būs ātrāk nekā live tiešraidē. Šeit domāju, ja? Neizdevās, kaut gan Indrešs bija jau tuvu, lai tiktu pie ripas, un jau bija skatījās, jau kur atrodas Vācerks no aizmugurs pacēla. Viņam nūja pretinieks, viņi devās uzbrukumā. Gudļevskis ir atvairījis visus metienus. Šeit redzam atkārtojumā laba izspēle. Un Indrešs jau meta pa vārtiem un no aizmugurs Slavkovskis viņu nedaudz patraucēja. Bļāviens nevar atrast vairs. Mums vēl ir cerības uz ceturtdaļu finālu, ja šodien vinējam. Tur nedaudz apinājās arī ar... Nu, ja šodien mēs vinējam, nu tad ir jāuzvar arī Amerika. Arī Amerika ir jāuzvar. Bet šodien noteikti ir jāuzvar. Šodien ir noteikti jāuzvar. Šodien nedrīkst zaudēt. Šodien ir jāpaņem 3 punkti. Obligāti. Obligāti šodien ir jāpaņem 3 punkti. Un tad ir jāuzvar Amerika. Kondicionieriem, jo hallē tiešām ir ļoti karsts. Un tad es domāju, vēl ir cerības. Mēs ar Latvijas izlases spēlētājiem jau Māra! Māra, čau! Māra, tu man neesi atbildējusi Instagramā. Kāpēc tu man neatbildēji Instagramā, Māra? Tu izlasīji, bet neko neatbildēji. Māru, man vajag atbildi. Man vajag atbildi Instagramā. Vai sekas tam nav? Ceturtais virknējums Latvijai laukumā ir... Šveicieši iesit Kanādai. Šveicieši iesit Kanādai. Arī uzvar ļoti svarīgs iemetiens aizsardzības zonā un Cibujskis. Zinu, es vēl neko nezinu. Tu vēl nezini, jā? Nu okei. Pārmetiens jādodas atpakaļ pie Gudļevska sargātajiem vārtiem. Okei, sapratu. Kā tu zinās? Kā tu zinās? Jā, tas arī nedaudz saistīts ar to, ka viņi bija vairākumā. Tur ir ļoti labas iespējas bija gan Ņemecam, gan Slavkovskim. Kopumā skatoties spēle aizrut, nedaudz arī Slovāku zīmē. Gavars pasi trīpu tālāk. Nedomāju, ka Slovākija piemānīs Zviedrus. Gan būs iemetiens Slovākijas izlases aizsardzības zonā. Uzreiz pirmais virknējums Latvijai dodas laukumā. Treks Remzijs. Pagā, ko šeit rāda vispārībā? Te jau nekas pat nemainās. Slovākijas izlases izcīnīja arī... Te jātais refresh visu laiku? Rodrigo Ābols stāsies iemetienā pret Krivīgu. Šeit baigi nekas nemainās. Ripa atstājas zonu. Zīle raida to atpakaļ pretinieku zonā. Jāatgriežās jau arī... Live scores? Live scores mainās šeit. Savā aizsardzības zonā. Slavkovskis pārtver piespēli. Rekord šitien Stabiņš laikam iet šitas, jā? Ieliek laukumā. Šeit laikam iet tas Stabiņš rekord. Labi, arī šeit precīzi piespēli. Tur rāda noraidījums un vārtus. Davai, Daugaviņš! Daugaviņš! Metiens tiek bloķēts, arī Krasnbergs viņam bija līdzi. Šī maikustība atgādināja tos vārtus, kurus turnīra sākumā guva Daugaviņš. Šeit varēja izvēlēties, varbūt pat piespēlēt Krasnbergam, kurš traucās uz tālo vārtu stabu. Jā, ļoti labi traucējumi izveidot uzbrukumu Slovākiem. Sukels met. Tas ir Tomiņš. Pusi aizlec. Vāģņā spēlē Čukstem, Čukste Komulam. Labi tiekam ārā no aizvārds un Ripa jau tālāk ir neitrālajā zonā. Fiksēts un noteikumu pārkāpums. Dzierkalam 2 minūšu sots par sišanu pretiniekam ar nūju. Skatāmies vēlreiz, jā, spēku paņēmiens, nedaudz, tas ir nedaudz pārspīlēts noraidījums. Tur uzsita Dzierkals pa kājsargiem pretiniekam. Tas jau nav vispār noraidījums. Redzam šeit vēlreiz Daugaviņa darbību. 2-1 izgāja, diemžēl neiznāca uzmest pa vārtiem. Jā, viens vairākums jau bija Slovākijas. Tas ir Uncis Tomiņš. Tik sīkumaini skatīsies un noraidīs šodien, tad... Tomiņam dzimšanas diena šodien. Pa katru spēku paņēmienu... Pacanī! Šodien Tomiņam ir dzimšanas diena. Apsveicam Tomiņu! Tomiņam 8 mēneši Tomiņam. Tomiņam 8 mēneši. Šodien jubilārs.
Jā, Tomiņam dzimšanas diena šodien 8 mēneši. Puisītim. Manam Runcim ir dzimšanas diena. Jā. Tas tāds negans diezgan, ne? Slavkovskim uz zilās līnijas. Viņš iet dziļāk zonā. Slavkovskis. Daudz laimes. Paldies, paldies, paldies. Hudačeks mēt. Vujačeks, davai Vujačeks. Pasūkā Vujačeks, bļē, nihujā nebūs, bļē, davai. Mītos izrādīt ripu. Vēl viens metiens pa vārdu, bļē, nihujā nebūs. Vujačeks. Slavkovskim pašais liedzīgs Zīle. Bloķē metienu. Jā, Zīle uzmanā šo spēlētāju. Viņš arī pareizi dara. Slavkovskis tiešām jāuzmanā. Paudzies veids. No jā. Tomiņš jau ir liels zirdziņš. Paga, mums atkal mazākums. Ew, what the fuck, kāds mazākums? Halo, bļē. Pa kuru laiku atkal? Ui, bīstam. Jā, dirsā. Davai, stāvam. Atver flash score linku. Tu man atsūtīji? Arī pa augstu gaisā. Mārcis atsūt man linku. Tagad tiekam pie ripas un Trālmaks raida pāri visam laukumam, varam veikt nomaiņu. Pēdējās 10 sekundes. Mārcis atsūt linku. Laukumā ir atlikušas. Ļoti labi aizsargājāmies savā aizsardzības zonā. Uldi izlas man komentāru. Tā, Aivitiņ, sorry. Tā, es arī nav atbildējusi vēl neko, jo arī nezinu, kas vēl rīt zināšu visu, kad došu ziņu. Ok, Aivitiņ, jā, labi, sarunāts. Nu, īstenībā man ļoti daudz cilvēku nav atbildējuši, jā? Ļoti daudz cilvēki man nav atbildējuši, un tas ir baigi tā interesanti, bļē. Ļoti daudz cilvēki nav atbildējuši. Nu, labi, es saprotu, ka vēl pa ātru un daudzi vēl nezinu un tā tālāk. Nu, labi, vēl laiks ir. Ui, bīstami, bļē. Flash score, no, davai. Atspēlē Pekara. Šies. Trīspēlē. Nu, it kā jau pieskārāmies ripai, bet mums ir... Bet tas jau tas pats, kas šeit, ne? Tā to traktē tiesnesis. Tagad tiekam pie ripas un Latvijai atkal mazākums. Atkal mazākums? Nu what the fuck, atkal 2 minūtes, blin. Jā, nu 17-4, bet pats galvenais ir rezultāts uz tablo. Spied uz stats. Mēs spēlējām 2 reiz mazākumā. Šeit vēlreiz redzam šo epizodu. Daņo spēku paņēmiens. Pāsies 2 penaltī. Laikam izpildu spēku paņēmienu pret spēlētāju, kuram nav ripas. Šeit ripa lēkā vārtu. Atkal izlasījuši un nav neko atrakstījuši. Slavkovskis mēt. Nu, jā. Metienu arī šajā epizodē. Nu, bet īstenībā tāda ir baigi. Nu, ir kaut kādi cilvēki, jā. Ir kaut kādi cilvēki, kuri izlasīja un neko neatbildēja man. Jā, nu redzam, ka vairākums nevedās Slovākiem. No 18 iespējām izmantot ir tikai viena. Veseli tautieši, jau Moltī, jau. Jā, ir kaut kādi cilvēki, kuri izlasīja un neko nav atbildējuši. Nu, labi, es ceru, ka atbildēs, jā. Es ļoti ceru, ka atbildēs. Nē, nu, nav jau problēmas, ja tu netiec, nu, ok, nu, tad tā arī uzraksti, jā. Bet es saprotu to, ka daudziem vēl, nu, tas ir pa ātru. Daudzi vēl nezin. Daudzi vēl nezina, ko viņi darīs uz to laiku, jā. Nevar vēl paredzēt, saprot? Vienkārši paisījās ceļā, ejot soliņu. Nu, ja tā, nu tad nav divīts. Bruno Reis pats nospoiloja, kurš uzvarēs. Visam laukumam klavējis aiz saviem vārtiem. Nu, labi. Uzsāk uzbrukumu Čerešņā. Es varu neatbildēt. Jā, Karals man arī neatbildēja neko. Točna. Karal, tu man arī neko neatbildēji. Metiens pa vārtiem. Oh my god, bīstami. Karals man arī neko neatbildēja. Pareizi. Tagad cik klārīgs arī. Nu labi, vēl ir laiks. Ui, bīstami. Precīzi nospēlēja Daugu, viņš piesedza tālo. Karals nebrauks. Tas ir jāņem uzbrucējam. Bet vēl ir laiks, es saku, vēl ir laiks.
Līdz Jāņiem vēl ir laiks, lai jūs pateiktu to savu atbildi, jā? Līdz Jāņiem ir vēl laiks. Ui, metiens plati, bīstami. Ripa tomēr neatstāja zonu. Cīnamies par to. Abos labā ātrumā. Jā, ļoti labi uzmet arī pa vārtiem un tālāk piespiedīs Ripa pie laukuma apmals. Tā arī notiek. Sekundes tikai rīt. 45 ir atlikuši vēl mazākumā. Dzierkals īstīna Ripa. Ko vēl 2 minūtes un 20 sekundes? Čukstē! Tiešām prāsmīgi darbojamies. Tagad jau jāsteidz Man Čiepa jāatrod, ko ņemt līdzi. Kudačeks pats individuāli dodās. Kā jāatrod Čiepa, ko ņemt līdzi? Pārtraucēja arī Slovākam Nūji. Tev un jāatrod Čiepa, ko ņemt līdzi? Karali! Bergam tu var neizdodas izrādīt ar otro piegājienu. Tas izdodas. Kā tas ir iespējams? Davai jauku vakaru, es eju metroties. Blīn, tu močīs metro? Bļā, pāri vārtiem, oh my god. Davai, Blackie, davai. Foršu gameplay. Nu, es noskatīšos hokeju, un tad jau arī iešu kaut ko paspēlēt. Jā, ļoti kārts notikums šeit Ostravas Latvijas halē. Jā, redz, šeit metiens Guļevs atvairas, Lavkovskis arī metiens, viņa metiens nesasniedz. Bļā, gandrīz iesita Joptai, gandrīz iesita mūsējiem. Met pa vārtiem, Guļs atvaira un pie atvestošos Ripas esam pirmie. Jā, lai iet... Uzspēlēs kādu dienu to Resident Evil? Ļoti labi. Tā, nu varētu pamēģināt amandiņu īstenībā, jā. Tas Resident Evil izskatījās tāds diezgan interesants. Sava amata augstumos. Ločmēls stāsies iemtienā. Ločmēls. Ui, bīstami. Metiens garām vārtiem. Ui, bīstam, bļeģ. Lielā ātrumā uz Sukels, bet... Sukels! Bukārts ar... Vai, Bukārts! Priekšu, Bubi! Pusi vārds priekšā un Ripa! Vārtī! Un ar atkārtot metienu Ralfs Frebers gūst Latvijai pirmos vārtus. Let's go! Vārti, let's go, baby, vārti 1-0. Come on, Z! Ļoti labi cīnās Herakls bičs! Piespēlē. Ļoti labi. Indrašiem, kurš pāradresē to. Come on! Freibergs tad ar roku jau gūs savus otros vārdus turnīrā. Aiziet! Nu viss, un aizgāja. 1-0. 1 minūte un 21 sekundi vēl ir jāspēlē pirmajā periodā. Slovāki līdzjūtēji ir apusināti Ostravas Latvijas halē. Labi. Davai uz priekšu. Galvenais noturam. Tagad šito noturam. Easy, bļē. Šito obligāti vajag noturēt. Aiziet pārtraukumā ar 1-0. Davai 1 minūte, vēl 1 minūte. Vēl 1 minūte. Pekervarīs cīņā ar Krastenbergu. Jānis Jāks aiz vārtiem un Abols jau arī labā ātrumā dodās ārpus savu zonas. Tiekam arī Slovāku zonā. Redzam, kā cīnās kā lauva Rodrigo Abols. Vai 40 sekundes. Slovākiem. Vai, turam. Jāks atspēlē uz otru malu Cibuļskim. Cibuļskis arī nesteigsies uz priekšu. Pusminūte ir palikusi vēl šajā trešdaļā. Jā, laiks ir mūsu sabiedrotais. Labi, uz priekšā. Uz priekšu ar Bāņu. Piespēl vārdu priekšā Dzierkals. Nespēja to raidīt vārtos. Jā, Dzierkals, bļē. Dzierkals varēja iemest vēl viens. Neizdodas izraidīt Ripu Slovākiem no savas aizvārtes. Jā, tā saspēle viņam arī nevedās. Viss. 3, 2, 1. Pēdējās sekundes un līdz ar to pirmais periods ir noslēdzies ar rezultātu 1-0. Latvijas izlase ir vadībā. Vēl neliela pagrūstīšanās. Nu ko, 1-0. 1-0 esam vadībā pēc pirmā perioda, dāmas un kungi, Slovāki. Ļoti labi. Metīsim iekšā.
Bāc man atpaliek, tu laikam Go 3 skaties, vai ne? Rekur, šeit jāskatās. Šeit iet ātrāk. Rekur šeit. Šeit ir ļoti ātri viss. Go 3 nevajag skatīties, Go 3 vienmēr atpaliek. Nu, ko kāds balsis? 82% par Latviju. Man patīk viegls reibonītis. Man patīk Jānītim patīk reibonītis. Jānīt man arī patīk pareibt. Pirmos vārdus šajā 24. gada pasaules čempionātā. Un Mihs Cemegol Harts man palīdzēja. Nu, ko sports studija? Ko tad visu arēnu bļāva vienā brīdī, kad spēlējām, kad Slovākija spēlēja vairākumā. Mēs gribam golu, bet sagaidīja Latviju golu. Pirmais periods. Kādas ir pārdomas no redzētā? Mēs cīnāmies, daudz sanāca spēlēt aizsardzībā, ļoti agresīvi. Palūkš visiem čatā nekādu huļu nerakstīt, bļaļ, tiks viss nahuļ bloķi. Noraidījumiem, 2 noraidījumi. Viena ir nesaprašanās, tā mēdz būt, bet nevēlam, ka 6 laukumā un... Osīt, jau! Rikošetus nevarēs hujārīt visu spēli, kā tagad būs. Labs periods kopumā. Būs jācīnās. Paskaties, kāda ir metienu attiecība. Un tas raksturs bija 20-8. Daudz zilumu noteikti, daudz jābloķē. 20-8 metienu attiecība. Tu iztur tos mazākums daudzos. Viennozīmīgi tas komandas gars tikai aug. Pagad tas ir, īstais? Jā, kopumā. Labi, ka tā, kad izturējām tos mazākums. 20 no 20. Tātad, lai vēl norēdās, lai gars lielāk. 20 metieni. Atvairīt metieni. Tā kā darba daudz jau pirmajā periodā, bet tagad vārta autors Ralfs Čau, Samantiņ! Vārta Gomes kā balva par ieguldīto darbu. Tagad mūsēji pēc zaudējumiem analizē un kā labāks vēl tikai daudz vārdus ielaida pret Vāciju un Zviedriju. Bet dabūjām to golīnu, kas vajadzīgs. Tagad tikai jāturpina. 3 noraidījumi periodā. Daudz runāts par disciplīnu, arī par azartu, bet kā tas veidojās? Cits lēdis šovakar pirmo reizi 8 spēlēm, tas Maks. Man pats es pāršais nokritis. It kā svaigs, bet kā aizdod ārā. Tā kā es domāju, uz tā fona uz bišu nogrumtā tie noraidījumi. Vai spēlējat apmēram pēc tā plāna, kāds bija pirms spēles? Jā, spēlējam, turamies. Viņi smagi uzbruk sākumā. Mēs runājam. Slēdziešā hokeja mazābļa. Smagi virsū, tagad bišķi nomet temps. Nevar rādīt hokeju. Zaibal, runā un runā, bļa. It kā kādam interesētu, bļa. Hokeju nevar rādīt, tad dabūšu baniņu. Es vienkārši tā, foniņā uzliek audio. Jūs skatieties mājās savējo, es savējo, un tādā veidā varam komunicēt čatiņā, jā? Bet tā nedrīkst rādīt uz ekrāna. Ralfam, kā viņš to domāja, varētu būt, jo pāris reizes redzējām tur. NHL-ā pat periodā nav 20 metieni. NHL-ā pat nav. Mums jau bija noraidījumi, tāpēc Slovākiem ir tik daudz. 0-7 bija? Nu jā. 0-7 vairs nav. Mums jau bija noraidījumi, nu jā. Tāpēc, laikam, arī izveidojās šis moments. Ja nebūtu noraidījumi, tad būtu mazāk tie metieni. Cīnamies, bet redzēsim, te paklupināja it kā Krastenbergs, pēc tam netika viņš augšā pietiekam ātri. Ātrāks bija Slovāks spēlētājs, kurš pēc tam vārdu priekšā pie tik lieliskas iespējas. Jā, un skaidrs, ka Slovākiem vairākums realizācijā sūkā, tāpēc tāpat kā mums. Spēle jābūt gataviem, jāizsargā savus vārdus. Slovākiem vairākums sūkā, jā? Dejs Karals jau? Vsjo, atradu čiepu. Atradi? O, Dejs Karals, atradi čiepiņu. No kurējā būs tava čiepiņa? Dejs Karals, kurējā būs tava čiepiņa uz mītapu? Kura būs tava sirdspuķīte? Mītapā? Uztais tādu standartu iemetienu. Mēs nenolasījām un vidu pazaudējām, bet labi nospēlēja. Labi nospēlēja Kristers Gudels. Končita? Čiepai jau nebija nosūtīts ielūgums? Čiepai nebija nosūtīts ielūgums? Es nezinu. Es domāju, ka jā. Kurējā čiepa tev būs līdzi? Nemo? Nemo? Dejs Karals ņems līdzi Nemo? Nu, tu jau zini? Tu jau zini? Nu, es pieļauju. Es pieļauju, kur tu varētu paņemt līdzi, jā. Es pieļauju. Nu, ņem Dejs Karals. Viņi ir ar mieru? Viņa ir ar mieru, Dejs Karals. Daudz problēmas daļ tiem noraidījumiem, kurus mēs redzēsim arī nedaudz vēlāk. Bet, bingo, super bingo! Super bingo!
ZB uz skolu nav pat vairs jēga iet, jo ķipa visi pārbaudas darbi man uzrakstīti, tikai vienkārši jāiet kaut kādas spēles, stundas spēles. Viss jau ir pabeigts, jā? Nu, baigais malcīts. Latīški, možno, pažālsta? Nemo ir labākais, pelnījis uzvarētājs, izcila dziesma. Piekrītu. Nemo bija malacis, jā. Pilnīgi piekrītu. Uzvara Eirovīzijā Nemo bija pelnīt, jā. Ļoti laba dziesma, ļoti labs izpildījums. Ahujēna, man arī patika. Nemo svārki ir vislabākie. Nu, normāli svārki, Johaidī, nav nevainas. Nav nevainas svārciņiem, Johaidī. Man skola līdz jūlijam tehnikums, tek dienu līdz 17. skola programmētāja life. Līdz jūlijam? Jēzus! Skaidrs, ka arī Slovākija šovakar grib izcīnīt Nemo un top. Man gan nepatika dziesma vispār. Nu, redz, Mārai nepatika Nemo. Nu, jā, kādam patika, kādam nepatika, jā, visi jau mēs esam dažādi, jā. Katram sava gaume, kā saka. Izdzēri enerģijas dzērienu. Vēl nē, Amandiņ, vēl nē. Es to taupu īpašai dienai. Īpašai dienai Amandiņ taupu. Katru dienu līdz 17 stundas. Jā, ļoti labi. Man arī nevisai Nemo. Ģirtiņam arī nevisai Nemo. Tiešām nospēlēja labi, bet redzam, cik... Katram savs, zin kā, katram savs. Izrunā epizodes, dusmojās viens... Ruslāns iedod geju karogus. Viņš jau nav gejs. Viņam esot draudzene. Nemo, starp citu, ir draudzene. Viņš vienkārši sevi, Nemo, pats tas dziedātājs, jā, viņš sevi, tā kā pozicionē, tā kā, ne sieviet, ne vīrietis. Viņš ir tāds ono, jā, kā krieviski sakot ono, jā. Ne vīrietis, ne sievieti, jā, bet viņam ir draudzene. Viņš nav gejs. Jā, kā varbūt daudziem liekas, tur gejs, jā, viņš nav gejs. Viņam esot draudzeni, ķip. Mēs mierīgi sēžam izrunājam šeit, tā bija tāda agresīva izrunāšana, vai pareizāk agresīvā veidā savu pretenziju izteikšana, ka viņa prāt partners nospēlēja nepareizi. Tev negribās to redzēt savā komandā, jo tas parāda, ka... Taisni Jāgers tagad uz nedēļu noderēs pacelt ostiņas. Jūs, Poti, paldies par Jāgerīt vēlreiz. Paldies par Jāgerīt, jā. Tie, kas redzēja manus storijas, jā, bija atbraucis ciemos Spotīs pie manis. Pie manis bija atbraucis ciemos Spotīs. Atveda foršu dāvanu, Jāgerīti, tur Maikliņam, jā, Elizabetei kosmētika, tur, baigi forši īstenībā. Tāpēc Spotī vēlreiz tev milzīgs paldies. Milzīgs paldies par tādu foršu dāvanu. Jā, Spotīs atbrauc no Alūksnes. Ne jau tā kā speciāli pie manis, vienkārši pa darīšanām. Te Rīgā viņam bija darīšanas. Un tā kā piebrauc pie manis. Un tā kā mēs tā kā, iepazināmies acis pret acis, jā. Baigi forši īstenībā. Mums vajag aizsargus kadrā. Nav aizsargu. Mums vajag aizsargus kadrā, Johei. Kas pa draudzeni? Nebinārs, jā, nebinārs, jā, pareiz, nebinārs, ķipa Nemo ir nebinārs. Kam Jāgerīts? Man Jāgerīts. Maiklam Jāgerīts? Nē, Maiklam bija mašīnīt. Maiklam bija baigi foršā mašīnīt. Viņa starp citā hujenā mašīnīt. Viņa vēl rūc. Viņai vēl tā kā... Viņai tā kā iekšā ir baterijas. Tai mašīnai, jā. Tai mašīnai iekšā ir baterijas un viņa vēl tā kā rūc. Tu teici Maiklam Jāgerīts. Es teicu Maiklam Jāgerīts? Ko? Nopietni? Nē, Maiklam mašīnīt. Es teicu Maiklam Jāgerīts? Novien? Es tā teicu? Es teicu Maiklam Jāgerīts? Tulītās jau 50 vinnas triple trītā. Eju pēc RJ Bereta. Grāfiņa malcīts. RJs Berets arī varētu būt labs. RJs varētu būt labs. Tev tas džips vēl ir dzīvs? Man tas džips vēl stāv skapī. Jā, ir dzīvs. Es viņu noliku skapī. Kāpēc skapī? Tāpēc, kad bišķiņ vēlāk. Jo es baidos, ka viņš nobeigsies ātri. Viņš nobeigsies ātri, ja es viņu nelikšu skapī. Mazliet vēlāk iedošu. Tāpēc es bišķiņ paslēpu. Izlas man komentāru. Tā. Horvātiem par otro vietu Horvātijas valdība piešķīra 50 000 eiro balvu, no kuras viņš atteicās
baidās, lai naudu noziedo labdarībā. Vot, Horvātim cepuri nost. Horvāts tos 50,000 atdeva labdarībai, jā? Noraidījums palūkosim. Malacīts. Par vairāk no manas puses par tām provokācijām, bet malacīts. Slovāki vairāk ir palīdus mums zemādi. Horvātijai laba dziesma. Horvātijai arī bija laba dziesma, jā. Horvāti arī varēja uzvarēt, bet redz, ka šveicietis uzvarēja. Haits, jā, Bookmakers lika pirmajā vietā Horvātiju. Jā. Un ļoti daudz, kas uzlika naudu uz Horvātiju, jā, viņi papis. Jā, un Šveica, man liekas, Bookmakerā bija tikai kaut kāds 4., ne? Tas pats pretī būs, bet šajā situācijā kā tu saki, provocēt. Provocēt ir jāmāk. Rēku, skatieties. Kas tagad notiek? Jā, Rēku. Trešais. Šveicietis 3. Otrā vieta Izrēlē, Horvāts 1. Bookmakerā. Paskaties, 52%. 52% Bookmakers. Bookmakers atdeva 52% Horvātijai un beigās Horvātija zaudēja. Horvāts labi publiku pavilk līdzi. Tas jā. Noklausies, šo sita bija pirmā dziesma, ko gribēja sūtīt, bet izdomāja Eiro Papa, bet viens tas pats dziedātājs. Mums ir labs mazāk. Nav pieejams. Šeit Egli nedaudz paaugstu uzies, tur 2 reizes, un kad izies šī diagonāla piespēle atpakaļ uz Slavkovski, tur ātrāk jānāk atpakaļ, viņš 2 reizes paaugstu uz. Tu par Usiku vai Fūriju biji? Es pa Usiku, kādu Fūriju, bleģi? Fūrijs var iedirst, ble. Protams, ka par Usiku, joptai. Kāds Fūrijs, ble? Fūrijs tikai tāds šova elements, jā. Fūrijs vairāk kā šova elements bija. Tāds vairāk skatītājs mācēja uzkurināt, jā. Tādā ziņā viņam šātauts, jā. Par to, ka viņš ir tāds uz publiku spēlētājs, jā. Vajag. Tādās ciņās vajag. Vienam vajag būt tādam, jā. Bet tādā ziņā, Usiks malacis. Usiks viennozīmīgi malacis. Fūriju izglāba no virves, būtu viņš ringā vidū pēc Usika Pīsaka sērijas būtu gaismā. Jā, grafiņ, jā. Tur tiesnesis paglābi, reāli varēja. Citā fightā cits tiesnesis gan jau būtu pateicis stop the fight. Citā cīņā, jā. Eiro Papa Latvijas Spotifyā ir numur 1. Eiro Papa Latvijas Spotifyā ir numur 1? Nīderlandē vajadzēja būt pirmajā vietā. Reku Sinčā, čau Sinčā! Nīderlandē vajadzēja būt pirmajā vietā, jā, bet rezultāti bija būtu rezultāti, ja Nīderlande nebūtu diskvalificēta. Bet Nīderlande nebūtu uzvarējusi. Es neticu. Pirmam kārtam Nīderlande nebūtu dabūjusi žūrijas augstu vērtējumu. Skatītāju, jā, bet žūrijas balsojums Nīderlandē nebūtu augsts. Jā, jo pēc kā var pateikt, kad kam žūrija atdod liels punktus, jā? Vokālam, ļoti vokālam. Edgari! Un Eiro Papai bija tāds. Eiro Papa bija vairāk tāds bengeris nekā baigais vokāls viņam ir, jā? Edgars Nadzins Donate Eiro 1. Manuprāt, šis periods ļoti labi parādīja, cik svarīgi ir vārdsarga spēle. Cik svarīgi ir tas, ka spēlētājs zina, ka cietoksnis tiek sargāts un var iet uzbrukumā. Jā, Edgar, pilnīgi pareizi. Gudļevskis šodien ļoti labi. Paldies, Edgar, paldies. Gudļevskis šodien ļoti labi stāv, ne? Ļoti labi sargā šodien. Paredzēja mums 16. vietu pusfinālā, beigās bijām 16. vietā finālā. Jā, Susūrī, jā, tas, ka reku skaties, kur te bija? Kur te bija semifināls, jā, paskaties, jā, Bookmakers. Kurā mēs bijām? Mēs bijām otrajā, jā? Mēs bijām otrajā, jā. Reku, pēdējā vieta Latvijai Bookmakers. 15%. 15% Latvijai deva Bookmakers. Un beigās mēs tikām finālā, jā. Tāpēc, jā, Bookmakeri kaut kā baigi daudz iesūkāja šogad. Baigi daudz iesūkāja Bookmakers.
Man liekas, ka Elvim speciāli mūsējie neiet palīgā tagad, kad Gudis stāv, tā viss cieši ir un visi palīdz. Tam Dono tekstam nav kaut kāds fontu updates? Jā, Dejs Karalis Streamlabs updatetoja fontus un man izmainījās fonti, blin. Es vakar čakarējos, kad tas mans fonts, kas man bija kādreiz, jā, nu, Streamlabsā tas fonts, viņš pārmainījās uz tādu pavisam smalku, tādu pretīgu fontu, un es vakar dabūju mainīt visiem alertiem fonta stilu. Nu, vismaz uzlikt kaut kādu tādu boļmeņu normālu, jā. Jā, Džeki, Īzāks lēdz, davai otrais periods. Rīcīt, ko tu man tur, davai, paga, Rīcīt. Šito es zinu. Rīcīt, jā, šis arī labs. Zinu, šito dziesmu es zinu, jā, šitā arī būtu starp citu laba Eirovīzijas dziesma, starp citu, jā, Rīcīt. Šitā arī būtu laba Eirovīzijas dziesma. Būs vairāk pārliecinātības, arī spēlēsim pretinieku zonā un veidosim arī tādu momentu, kad mums nav jāpaļaujas tikai uz pretuzbrukumiem, bet arī ar spēles zonā. Rauds Freibergs mūsu ekrānos viņam... Nu, ko otrais periods sākās, let's go! Viņam bija rezultatīva piespēle. Es tev Vācijā nomet, kas man nereāli tracina, un nepiekrīt tiem, kuri saka pretējo agri vai vēl tāpat uzdursities. Galvenais, jā, palikt ārpus kastes, tā teikt, noraidījumu soliņu. Tūlītās pagaidi. Galā ar visiem 20 metieniem, arī gana daudz darba. Šī toči nav labāk par Eiropapu, kas tika. Nu jā, Eiropapa, nu, bet šitā arī bija laba. Šitā arī bija laba, nebija slikta. Bet Eiropapa, man liekas, ka būtu labāk aizgājis, jā. Nu, baigi žēl, ka tika apdalīts, jā. Baigi žēl, ka tas Nīderlandietis tika apdalīts, jā. Nu, bet, nu, gan jau viņš pats ir vainīgs, nu, nevajadzēja tur dirsties ar to žurnālistu. Pa lielam pats jau, gan jau viņš ir vainīgs pie tā. Pārvirs spēli jau pie Klavai vārtiem. Ābols labi cīņā dod. No. Labi, aiciksējam. Jā. Iegūt kontroli Slovākiem. Krasabergs viens pats pagaidām cīnās. Tālāk jau Čūks adresē Rīpu Jakam. Mozeki šeit. Pārtver Rīpu Slovāki. Jūnijā beigšoties. Rekur Elizabete saka, kad rekur kaut kāds jurists esot sniedzis kaut kādu interviju, es nezinu, ka ķipa tas Nīderlandietis, jā, tas Nīderlandietis, jā, ķipa nemaz baigi neesot aizticis to žurnālistu. Viņš esot ķipa tikai kameru pagrūdis, ķipa malā, lai nefilmē viņu. Nu, kad baigi tur nekas nav bijis. Krasabergs tiek nogāds. Zīlē atspēlē Freibergam. Freibergs, davai, bīstam, davai! Klavais Rīpu notver. Jā, aizvīlušies ir Slovāki spēlētāji. Viņi vienkārši neinteralizēja Džeku, lai neuzvar. No, jā, bet nu tur iet kaut kāda krimināla lieta. Pagad, man Jānis kaut ko atsūtīja. Tur iet kaut kāda krimināla lieta, un krimināla lietas rezultāti būs jūnijā, ķipā. Nu, tam Nīderlandietim par to Eirovīzijā. Jūnijā būs rezultāts. Tā, ko man Jānis atsūtīja? Bļā, tas ir tik trūblin. Jāni, šitas ir tik trūblin. Paskaties. Rekord. 22. gadā Pudeles Korķīši, jā. Un 24. Pudeles Korķīši. Rekord, degunā iet Pudeles Korķīts, bļā. Jā, pilnīgi piekrītu. Jāni, man tā besī, man arī tā besī tie jaunie Korķīši, jopto, es nevaru ciest. Es nevaru ciest šito, kurš izdomājuši to sūdu, bļā. Besī ārā, bļā. Man arī tracina, vienkārši tracina, Johaidī. Karāls saka uzrakstīja. Let's go! Netiekam pie Rīpas. Krīvīgs laukums stūrī. Uzmetiens arī no asa leņķa. Karāls atbildēja, let's go!
Nu, beidzot, Karels atbildēja, ok. Nu, davai uz priekšu, Latvija! Latvija uz priekšu! Cibuļskis! Bīstami! Atkal pavadījām 30 sekundes zonā, nevajadzīgi kļūdoties piespēlē. Metiens pa vārtiem! Gudļevskis! Gudļevskis ļoti labi! Aiziet Gudļevskis! Tas tikai tīri, lai nepazaudētu korķi. Nu, es zinu. Viņiem jau tā doma ir tāda, lai nepiesārņotu dabu. Nu, ķipa, mazāk piesārņos dabu, zin kā, jo ļoti daudz tos korķīšus paņem un aizmet kaut kur, ja? Un tad viņi izdomāja šitādu prikolu, lai vienkārši nemētātu tos korķīšus dabā, ja? Nu, bet tāpatās visi cilvēki plēš viņus nost. Nu, pa lielam, es domāju, lielākā daļa tos korķīšus plēš nost jau uzreiz startā, kā atver pudeli, jā. Nevienam viņi nepatīk. Papildus spēlētājs. Nu, tā jau ir tā recepte, ka mums ir 3 spēlētāji uzbrukumā, mēs varam piesaistīt 4. Labi, ka neaizgāja Riplis Slavkovski. Bīstami! Pozīcijā teikt tāls mēdiens. Gudļevskis! Gudļevskis redz notikumu. Bet loģiski, tevi sveicina Eriks. Erik, jau! Čau, Erik! Kur ir Eriks? Neredzēju Eriku. Es darbā parasti psihoju šitiem. Nu, jā. Man tas pats, Jānī. Ko tas maina īsti? Ko tas maina? Tu domā tie korķīši? Nu, nezinu, ko tas maina vai ko tas nemaina. Parādi, kā spēlē hoķi. Nevar rādīt, dabūšu kopīraitu. Es varu tikai atskaņot tā kā audio. Tikai audio var atskaņot. Izspēlēt tieši to pašu variantu. Nevar rādīt, jo es dabūšu banu. Slovāku uzbrukumā! Metiens vārtiem! Gudļevskis! Atvaira metienu. Cerams, ka viņi visi kārtībā. Viņš tā labi. Saspēlējis trauma, kam Ripa bija uz īsu brīdi un tālāk jau savā aizsardzības... Medūzis ir ieradies! This ain't what you want. 1600 block. I just wanna rock. I just wanna rock. Body out of ya. Shorty got that body out of ya. Hit it once, no time. Side up, fuck, you gon' kill my vibe. Stand on my money, don't know my size. Pick them sides, and you better choose wisely. That's my high. 1, 2, 3, 4, 5. Jo, Medūzi! Taņo, met pa vārtiem, jā, un ne bez grūtībām atvaira. Paldies, Medūzi, par 13. mēnesi. Paldies, večukiņi, paldies. Mūsu ekrānos. Twitchā es streamoju. Jā, Twitchā es streamoju kaut kad 2016. gadā, pāris reizes. 2016. gadā. Bet baigi kaut kāds varbūt 2, 3. 2, 3 stream man ir bijuši Twitchā. Bet tas jau bija dakujā sen apakaļ. Tā lēnām slido, pamet sev Ripa zonā un Čuks pirmais pie tās aizsūta arī Tatāru uz ledus. Labi piesedz Ripa. Oi, bīstami. Viņam palīdzēja, nu, diemžēl nesanāk. Jā, Ripa mūsu zonā. Slovāks met vārdiem. Nobloķēts. Ripa paliek pie mūsu... Davai uz priekšu, labi! Dodamies uz priekšu. Davai! Grmāns viņu nogrūž uz ledus. Nogrūž? Un ābols 2 minūtes. Spēlē aiz Klavai vārtiem. Kudačeks, jautājums spēlētāji tehniski spēcīgs. Ui, bīstam! Iespēlē, Ripa vārtu priekšā Grmāns. Bīstami un Gudļevskis. Spēcīgi piespēle bija tagad uz otru malu. Gudļevskis. Mārtiņa Laviņa laukumā. Bīstami. Periodā viņam bija 1 nomaiņa. Zierkals gar labo malu. Nespējām ieķerties zonā. Čeklārīgs, tieši viņš bija pirms bīstam. sekundēm vārtu priekšā. Uzliec Samarī sadaļu. Samarī. Šo. Mamčiks savā aizsardzības zonā un veic savu nomaiņu arī savā sastāvā.
Komuls arī mierīgi nesteidz. Tālu piespēles priekš. Tā, braucot mašīnā vieglāk nepazaudēt to korķi no pudeles. Nu, bet ja tev korķīts ir uzskrūvēts virsū, kur tad tu viņu var pazaudēt? Raivī. Kur tad tu viņu var pazaudēt? Nekur. Nebija viņam partneri blakus. Ja tu uzskrūvē korķīt virsū, tad jau zaibīs. Tagad brīvs ir Ivāns. Bīstamī! Garām Ivāna metiens. Vai davai, nu. Arī neizdodas te ātri. Vajag vienu pretuzbrukumu normāli. Tas uz vārtiem tā dodās ar spēku Slovāki. Bet Latvija to neutralizē. Tagad metiens arī garām. Oh my God, bīstamī! Jā, nu ir iespieduši Slovāki mūsu aizsardzības zonā, bet labi spēlējam 1-1 un atstājam Slovāks, lai viņi spēlē pa perimetru. Ņemēs gar zilo līniju, Ņemēs tiek īsīs rīpā. Pretuzbrukums! Uzbrukums Smailē. Indrašīs. Lauzās uz priekšu, Indrašis saglabā rīpu. Labi, Lošmēls aiz vārtiem. Spēlēs ar Indrašu un jau spēle pārvest uz otru laukumu pusi. Čūkste met. Veicam arī pamazām nomaiņu Egle. Spēcīgs metiens. Vārtu stabšķiet. Ilgi arī šis Slovāku virknējums ir bijis laukumā. Jā, mēs jau spējām nomainīties. Mums ir traumaks uz laukumu ar Egli. Ļoti labi nospēlējam. Rihards Bukars tik pie rips, Čūks gan nesklabā to un arī atmest tālāk uz Latvijas aizsardzības zonu. Jā, Slovāki mainās, mēs varam iesākt uzbrukumu. Tā, tikai pamatlaikā W vajag citādi pizdā. Vai! Pie Slovāku priekšā, nespēja uztvert to Gavars un raidīt ripu uz vārtiem, te jau... Pretsbrukums. Labi. Apklust Slovāku uzbrukums. Bļā, bīstam. Tiesnes fiksē aizmuguri. Lietas Samarī sadaļa flash score. Arī grib iemācīties, laikam, latviešu valodu. Bet tagad neliela pauzīte. Kādu Samarī sadaļu flash score? 5 sekundes vēl ir jāspēlē otrajā periodā. Kur ir Samarī? Šeit atkārtojumā redzam Garmāns uzmet uz vārtu priekšu Čeklāreks. Un Gudļevs acit nevis ar kājsargu, bet ar 6-11 jau. Acitēji cimdu aizsniedzās līdz Čeklārika mēstai ripai. Un šeit jau ir situācija, kad Indrašs varēja aizspiet 1-1. Slovākijas izlases vārdsargā met tojā vārtu stūrī. Jā, protams, Ralfiņa aiziet procenti. Un pēc tam jau iesaistījās cīņā. Norādījums dod protams, Ralfiņ, protams. Treneri. Es domāju, ka gribās padzerties un tu esi pie stūris. Tad tu domā tu tā kā padzeries un to pudeli noliec ar to atvērto korķīti atķipā. Un tas korķītis tur stāv, jā. Es sapratu tavu domu. Es sapratu tavu domu, jā. Mašīnā bieži starp beņķi un konsoli kaut kur iekrīt tie korķi. Ir bijis pieredze ar to, kamēr ķeksēja laukā nobrauc no ceļa, ble. Jā? Šogad zelts jāpaceļ. Zelts? Nu, kas to lai zina? Man patīk čatā entuziasms par zeltu šogad. Nu, galvenais ir ticēt. Varbūt sajies. Gudīs patreiz vēl kā ārā pamatīgi miroņus. Zelts, būs zelts. 3 uzvaras esam pelnījuši šito paņemt paļubomu pret ASV huiziņu. Šokolādes medaļas būs šogad. Šokolādes medaļas, koka zelts. Koka zelts. Tā kā tos jobaķu korķus nevar kārtīgi aiztaisīt cietblē. Nu, tāpēc jau viņus ir jānorauj nost. Viņus jānorauj nost un tad var uzskrūvēt normāli. Kur arī kur es uzskrūvēju. Viss. Kur es norauju nost un tagad normāli. Normāli. Tu norauj nost un tad ir zaibīs. Mēģinās pieturēt ripu, jo viņam jāiet uz nomaiņu. Tas arī izdodās Dzierkals. Dzierkals saglabā ripu. Dzierkals cenš tikt vaļā no pretspēlētājs vārtu priekšā. Netiekam līdz metienam. Tālāk Baķņa. Atpilē Čūkstēm. Čūkstē. Uz otru malu Mamčiks. Klavājs acīs. Suka, bļē. Davai, dražam. Īstīna ripu starp diviem Slovākiem. Mamčiks tālāk. Labi. Baķņa. Čūkstē uz zilās Čūkstē. līnijas. Metiens? Nav metienu līniju Čūkstem. Izšķirās par to
Labi. Vai. Meklē piespēli, meklē Robertu Bukartu. Neizdodas saspēlēties šiem spēlētājiem. Dirsābļē. Ar Latviju veids nomaiņu. Es parasti norauju un ar skirīm atgriežos asos sūdas, kas paliek. Atkārtojām Baķņa. Apgriez ar šķērēm. Ar šķērēm tu domā? Neizdevās pie... Tu parasti šādi Uldons drāžās. Tu parasti norauj to korķu un ar šķērītēm nogriez tos asos sūdas, jā. Arī labs variants. Šķērēm, es sapratu, jā. Es tos korķus arī uzreiz rauju nost. Nu, pareizi ir, es arī. Redzēsim, kā viss turpināsies. Tie korķi besī ārā. Uzaram iemtinā Komuls. Ja godīgi, Uldi, es tev skatos, kopš tu strādāji Burger Storijā. Malcīts. Burger Storijas, kur tie laiki, ne? Komuls neieraudzīja Čehlāreks. Krīvīgs laukums turī. Zīle tuvu pie viņa spēlē. Slavkovski spēcīgi piespēle. Tā tiek ārā no zonas. Pretizbrukums, vai? Indrašs. Labi. Bukarta. Metiens bloķēts. Slavkovskis uz otru malci. Klariks. Saspēlējis plaši. Bīstami. Vārds priekšā Gudļevskis. Čehlārikam atkal lieliski iespēja. Gudļevskis. Come on, baby. Spēlē vārtos. Gudļevskis glābi ritīgi. Krvīgs vienkārši uzmet ripu vārtu virzienā. Tur sasienās Zīle ar vienu pretuzbrukumu. Gudļevskis reāli mūs glābi šodien. Es arī tāpat kā Grafo dara. Tu arī apgriez ar šķērēm, jā? Šodien pirmo dienu neizliku uz spēli. Ja izies 5 koeficients uz mums, būs Abidna. Uz mūsējiem ir 5 koeficients, ķipa, jā? Uzbruciena aizsargas sastājušies vidū, jo mēģinam nosekt metienu līniju. Metiens ir garām vārtiem bīstami. Gudļevskis nosedz to stūri. Fuck! Šitas bija bīstami. Cebojskis aiz vārtiem. Egle tālāk Jākam. Neiegūst pagaidām ripu. Tā tiek atgriezt Latvijas zonā. Cebojskis. Būs drangstrīms. Neprecīzi spēlēm, neprecīzi savā aizsardzības zonā. Nesaprot, mēs mazliet šeit Fekervārijas, kad laukuma apmali Traumaks atgūst ripu. Tur satriecās arī divas Slovāks spēlētāji mūsu zilās līnijas. Kur tie laika dulds tverkoja strīmos? Klavais garā apmali. Tev patika, Ruslan, kā es tverkoju strīmā? Un jau Regenda uzņem. Šodien pavisam cits ātrums mūsējiem, laikam ir pamodušies. Šui, bīstami. What the fuck, kas tas tikko bija, blin? Kas tas tikko bija? Tagad spēlē valda. Gudļevskis ripu Gudļevskis! Mazliet nomierina spēli. Pēdējās minūtēs tā uz 1,5. Nomierina arī skatītājs nedaudz. Šajā vai jūnija maratonā būs drangstrīms? Tieši to mēs arī būs drangstrīms. Būs gan drangstrīms, gan sleeping streams, viss būs. Arī labai spēlē, ja mēs spēsim tomēr nedaudz pieklusināt šo Slovāku līdzjutējus. Tas mums ir izdevies. Jā, redzam arī šo statistiku. Tātad Ralfam Freibergam otrais vārtu gūms ir izlases rindās. Un iepriekšējā pagaidām kaut kā turamies, ne? Šauver streams, jā. Būs arī dušiņas streams. Jā, un tikmēr šeit Ostravas ledus viss būs, ko jūs vēlties. Var redzēt, ka Latvijas līdzjūtēji, var teikt, no kameras skata labajā augšējā stūrī ir gana daudz. Sveiki, dvēselīt! Dvēselīt ir ieradusies. Aleksandr! Klausies, Aleksandr! Man te tādas sliktas ziņas ienāca par tevīm. Aleksandr! Man te tādas sliktas ziņas ienāca par tevīm, Aleksandr. Gan ar saukļiem, gan ir karogu un tā tālāk. Tā kā ir... Es esmu bišķiņ tāds neapmierināts. Mūsu līdzjutējiem. 9 minūtes un 3 sekundes. Es esmu tāds bišķiņ neapmierināts, Aleksandr, ar tevīm. Iemtienā stājās pirmais virknējums. 9 minūtes 3 sekundes. Ienāca tāda informācija, ka tu tur esi baigais fans vienam tādam individam.
Ka tu tur baigi fano pa vienu individu, ble. Nu, man liekas, ka tu saproti, par ko es runāju, jā? Man liekas, ka tu saproti, par ko es runāju šobrīd, Aleksandr. Pareizi? Tu saproti, par ko es runāju? Un kaut kā man tas baigi nepatīk, zin kā. Nu, ka tu tā divās frontēs karo, jā? Jā, noteikti nomaiņa. Daugaņam vēl ir pāris vārdi sakām Pospišilam. Jasna, bļē. Jā, tieši tā. Dzērkals Bāķņa. Tāpēc es šito uzzināju. Man bija tāds, nu, pizdzēts joptēm. Otrā nomaiņā. Tāpēc, jā, nu, man baigi tas nepatīk. Nu, kad jūs esat arī tajā frontē, jā? Jā, Klavaks bija piesēdzis tuvo stūri. Dzērkals mēģināja viņu pārsteigt ar asu metienu. Iemetiens tiks atkārtots reizējā. Tā. Tu tajā streamā parādīsi brīdi vafeli? Tulītās mēs tev parādīsim vafeli, vecīt, jā? Parādiet, re, kur tam pētam maizam vafeli, ble. Tas pēc maiz grib ieraudzīt vafeli. Parādiet, kā izskatās vafeli viņam. Parādiet viņam, kā izskatās vafeli. Hokejs gan varētu trāpīt Guģevskam, bet... Būs vafeli, būs. Svarīgi, iemetiens būs ārpus Latvijas aizsardzības zonas, jā, centra aplīja. Nu, nezinu, vai skāra šeit vai neskāra, bet, nu, tiesneši laikam konstatēja, ka tomēr ir bijusi kaut kāda saskarsme ar mūsu vārdsargu, redzam atkārtojumā. Nu jā, tieši zem mums arī sēž Slovāku video treneris. Palūks visiem čatā nekādu huļu nerakstīt, bļēt, tiks viss nāk. Matgals rāpīt, tomēr ir. Es ņēmu